Draugi, man jums jautājums. Kāda jēga no kristietības? Kāda jēga būt kristietim? Kāda jēga, ka mēs te sanākam kopā, padziedājam, palūdzam, parunājamies mazajās grupiņās, paklausamies, ko Jānis grib teikt? Kāda jēga no kristietības? Kāda jēga būt kristietim? Sajust kaut kādu tādu piedošanu, atbrīvošanas sajūtu ir patīkami. Varbūt kļūt par labāku cilvēku, mēģināt ievērot kādus likumus, paklausīt kādiem likumiem. Varbūt atrast kādus draugus. Skolā nesanāk varbūt pārāk labi. Vismaz te visi mani mīl, gan ienaidnieki, gan tie, kuriem viegli man mīlēt. Varbūt vienkārši pasargāties no elles, tikt vaļā no tām ugunīm, ar kurām daudz kristiešu mēģina iebiedēt. Šīs visas lietas un vēl daudzas citas noteikti ir blakus produkti. Ir forši, ka mēs varam atrast draugus, ir forši, ka mēs varam būt pasargāti no mūžīgas pazušanas, ir forši, ka mēs varam arī kļūt par labākiem cilvēkiem, ka mēs varam sajust tādu brīvības un piedošanas sajūtu. Bet, kad mēs paskatāmies uz to visu tā kodolā, kristieša jēga ir pielūgt, slavēt, godināt un mīlēt Dievu. Ja mēs paskatāmies uz to visu kodolā, kāda jēga no kristiešu dzīves, kāda jēga no kristietības, tad tā ir pielūgt, slavēt, godināt un mīlēt Dievu. Varbūt izklausās mazliet tā, ko tas vispār nozīmē? Un tomēr šajos vārdos ir atrodams pamatīgs dziļums. Šajos vārdos ir viss, kas mums mūsu mūžā ir jāizdara. No mūsu pirmajiem dzīves gadiem līdz pat pēdējiem. Viss, kas mēs esam kļuvuši, tas ir, lai slavētu un godātu Dievu. Es šobrīd lasu Bībelē, es esmu vairākās vietās, bet man ir jālasa arī šīs bauslības grāmatas un pirmās trīs Mūzes grāmatas es esmu izlasījis. Un ik pa mirklim es uzēju uz kādu frāzi, kas man vienkārši tik ļoti dzeļ sirdī, bet arī ļoti, ļoti mani uzrunā. Un, piemēram, 2. Mūzes 6:7 Dievs saka Mūzum: es ņemšu jūs sev par tautu, un es būšu jums par Dievu. Es ņemšu jūs sev, un jūs ņemsiet mani sev. Un cik interesanti, ka šo frāzi mēs varam atrast vairākās vietās. Es to lasu, es pamanu pat biežāk nekā šis cilvēks ir saskaitījis, bet tā apmēram 28 vietās viņš ir pamanījis šo frāzi. Es būšu jums par Dievu, un jūs būsiet man par tautu. Dažādos frāzējumos. Mēs varam secināt, ka tas ir tas, ko Dievs grib. Viņš grib būt mūsu Dievs, bet viņš grib arī, lai mēs viņu saucam par savu Dievu. Un izskan vismaz 28 reizes. Es esmu izlasījis nav parādīts, kur Mūzes grāmata, piedodiet, ka tā, bet kaut kur no 1. līdz 5. Un pirmā vieta, kur mēs to redzam, ir 1. Mūzes 17. Un tas aiziet līdz pat atklāsmes grāmatas 21. nodaļai. Viņš grib, lai mēs esam viņam par Dievu. Un viņš grib, lai mēs esam arī viņa bērni. Kad kādi farizēji un rakstu mācītāji pieiet pie Jēzus, viņi jautā viņam jautājumu, kurš ir vislielākais bauslis? Mēs esam saskaitījuši 613 baušļus vecajā derībā, Mūzes bauslībā. Kurš ir vislielākais? Un Jēzus viņiem atbild ar vārdiem: mīli kungu, savu Dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. Šis ir pats lielākais un pirmais bauslis. Mīli kungu ar visu sirdi, ar visu dvēseli un visu prātu. Kristiešu dzīves jēga – pielūgt, slavēt, godināt un mīlēt Dievu. Un daudz cilvēku uzdod šo jautājumu, kā Dievs var būt tāds egoists? Kā Dievs var būt tik patmīlīgs? Viņš rada mūs, un viņš rada mūs tikai un vienīgi viena iemesla dēļ, lai mēs viņu turētu par savu kungu. Bet, mīļie, ne jau Dievam vajag, lai mēs viņu pielūdzam. Mēs esam tie, kuriem vajag Dievu pielūgt. Mums viņa pielūgsme kaut ko dod. Tā, protams, ir arī Dievam par iepriecinājumu, bet mēs esam tie, kas ir radīti un kam ir vajadzīga viņa pielūgšana. Un to arī kā kristieši mēs cenšamies darīt. Mēs cenšamies pielūgt Dievu dažādos veidos, mēs cenšamies darīt kādas lietas Dievam par iepriecinājumu. Bet ir tā, ka reizēm mēs sagurstam šajā ceļā
un reizēm mēs nomaldamies šajā ceļā. Mēs sagurstam godāt Dievu, un mēs nomaldamies godāt Dievu. Un Bībelē mēs redzam vairākus piemērus. Mēs varētu teikt, ļoti daudz Bībeles varoņi savā laikā ir nomaldījušies no tā īstā ceļa un vairs nav godājuši Dievu. Bet kas šeit ļoti interesants gadījums ir farizēji. Jo viņi no ārienes tik un tā bija dievbijīgi. Viņi darīja to, ko it kā likās, ka vajag darīt. Un tomēr Jēzus viņus ļoti, ļoti apsauca. Mēs redzam, ka Jēzum ir bijis ar viņiem visu laiku evaņģēlijos, no sākuma līdz galam. Bet ir kāds īpašs mirklis Mateja evaņģēlija 23. nodaļā, kur viņš ļoti traki par viņiem izsakās. Viņš saka, es izņēmu tur ļoti daudz vietas ārā, lai nebūtu jālasa visi panti. Un es ieteiktu arī kādā mirklī viņus izlasīt. Viņš saka tā, bet vai jums rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi? Vai jums rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi? Vai jums aklie ceļa vadoņi, aklie stulbeņi, aklie? Vai jums rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi? Aklie ceļa vadoņi. Vai jums rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi? Aklo farizēji. Vai jums rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi? Jūs čūskas, oģu dzimums, kā jūs izbēgsiet no elles soda? Jēzus, kurš vienmēr runā par mīlestību un cik jauki būt viņa bērnam. Kā jūs izbēgsiet no elles soda? Farizēji darīja tās pareizās lietas, viņi centās būt dievbīgi, viņi centās ievērot Dieva likumus, un tomēr viņu sirdis bija tālu no Dieva. Mēs nomaldamies. Līdzīgi kā farizēji, mēs pat varbūt izskatāmies dievbīgi, bet mūsu sirdis mēdz būt tālu no Dieva. Tā otrā lieta, mēs piekūstam. Mums vienkārši nolaižās rokas pagodināt Dievu, mīlēt Dievu, pielūgt un slavēt viņu. Un te varētu mēs minēt vairākas raksturvietas, bet man liekas, ka tās, kas mūs ļoti, ļoti nogurdina to darīt, ir tās vietas, kur Jēzus vai arī Pāvils vai kādi citi raksta, cik sarežģīta ir ticība un cik sarežģīta īstenībā ir ticēt Dievam un likt viņu par kungu. Un viena no tādām rakstvietām ir, ko Jēzus pats saka Kalna svētrunā. Viņš saka, ieejiet pa šaurajiem vārtiem, jo plati ir vārti un plats ir ceļš, kas ved pazušanā, un daudzi pa tiem ieiet. Cik šauri ir vārti un cik šaurs ir ceļš, kas ved dzīvībā. Un tikai nedaudzi to atrod. Mēs lasām šādas raksturvietas, mēs lasām citas raksturvietas, kur mums liekas, ka mēs tiksim tiesāti pēc mūsu darbiem, un mums liekas, pāc, kāda iespēja? Kāda iespējas noies šo šauro ceļu? Savā dzīvē nemāk staigāt, bieži paklūp, kā lai es garīgi nostaigāju šo dzīvi no sākuma līdz galam un esmu uzticams Dievam it visā. Un mēs piekūstam, jo tas ir pa smagu. Kā nekad nepadoties. Tas ir tas nosaukums, kur es esmu izvēlējies šīs dienas uzrunai, un tas šķiet tāds ļoti, ļoti varants un labs nosaukums, vai ne? Never give up. Nekad nepadodies. Lai kas būtu, nekad nepadodies. Bet kā nekad nepadoties šajā jomā? Kā nekad nepadoties dzīvot jēgpilni? Kā nekad nepadoties pielūgt, slavēt, godināt un mīlēt Dievu? Tas ir jautājums, ar ko mēs visu dzīvi cīnāmies. Kā mēs savā dzīvē varam uz to nepadoties. Un es gribu jums šajā vakarā iedot kādu vienu ļoti fenomenālu raksturvietu, un tā ir Ebrejiem 12, un man liekas no 1. līdz 13. pantam ir tiešām vareni panti, kurus mums vajadzētu zināt no galvas un mācīties no galvas, bet visus 13 mēs šodien neapskatīsim. Mēs apskatīsimies pirmos 4, un ļoti liels fokus būs uz pirmajiem 2. Un tur šīs vēstules autors saka, tādēļ mēs, kam visapkārt liels pulks liecinieku, nolikuši visas nastas un grēku, kas valkas mums līdzi, apņēmības pilni skriesim sacīkstes, kas mums noliktas. Uzlūkosim mūsu ticības aizsācēju un piepildītāju Jēzu, kas viņam sagatavotā prieka dēļ par kaunu nebēdādams, ir pacietis krustu un nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Mēs redzam atkal to, ko mēs redzam ļoti daudz vietās Bībelē, kur tiek uzrakstīta mūsu atbildība kaut ko darīt, un kur ir uzrakstīts arī tas, ko Jēzus ir izdarījis un tas, ko viņš ir paveicis. Es gribu jūsu acis pievērst uz vienu no mūsu BPI lekcijām.
Jo tajā atklājās tas, ko sauc ebreju gramatikā par kiasmu. Es varu piefiksēt c-h-i-a-s-m. Tādas gramatiskas formas, kurā tā laika autori, un es nesaprotu, kā viņi to dara, man reizēm grūti, es saprotu, kas ir teikuma priekšmets un izteicējs, bet kad jādomā par apstākļu vārdiem, vietniekādiem un visiem pārējiem, sadalīt viņus kļūst baigi grūti. Bet viņi tā laika gramatiskajās formās spēja izcelt galveno domu. Un to viņi bieži darīja šādā veidā, ka viņi iesāka ar A punktu, tad runāja par B punktu, uzsvēra to divreiz, un tad viņi atkal nobeidz ar A. Tātad A, B, A, tāds gramatiskais formāts vai A, B, B, A, un kā bieži rakstīja Pāvils. Bet mēs ticam, ka vēstule ebrejiem nesarakstīja Pāvils, jo tā valoda un tā gramatika ir daudz sarežģītāka nekā tā bija Pāvilam. Un tā apmēram mēs redzam, kā šis autors veidoja to tekstu. Un tas, kas ir interesanti visā šajās formās, un tās mēs redzam ļoti daudz. Mēs redzam to, piemēram, 1. vēstulē korintiešiem 13. nodaļā, kur tiek runāts par mīlestību, tā nodaļa un tie panti, kurus mēs ļoti labi zinām. 12. 14. nodaļa runā par gara dāvanām. Par to, ka svētais gars piešķir katram ticīgajam dažādas dāvanas, bet tas viss aiziet šajā formā, kur 13. nodaļā viņš runā par mīlestību. Un tāpat arī šajā pantā mēs redzam šo kiasmu un redzam, ka uzsvars ir raudzīšanās uz Jēzu, kurš ir ticības iesācējs un piepildītājs. Tas ir tas galvenais fokus, ko autors uzliek šajos pantos, un visi pārējie punkti sasaucās viens ar otru. Vai autors saka, ka mums nav jāskrien pēc Jēzus, ka mums nav jāskrien šajā dzīvē? Nē, viņš nesaka, viņš saka, skriesim sacīkstēs, kas mums noliktas. Bet viņš raksta arī, kā to darīt. Un tas ir raugoties uz Jēzu, jo viņš par kaunu nebēdādams ir pacietis krustu. Citiem vārdiem ir jāskrien, bet ir arī jāsaprot, uz ko skriet un kāpēc skriet. Jo bieži vien mēs domājam par to skrējienu, domājam, kur mums ir jānonāk, bet mēs nesaprotam, vai mums tur ir jānonāk un kāpēc vispār mēs skrienam. Uz ko mums ir jāskrien? Kas ir tas mērķis, kas mums nolikts priekšā? Tā nav dievbijīga dzīvošana. Tas nav tas, cik daudz mēs lūdzam savā privātajā dzīvē, pat cik daudz mēs aizlūdzam par citiem cilvēkiem. Tas nav par to, cik daudz mēs nodaļas izlasam dienā, vai cik Bībeles lasīšanas plānus mēs pabeidzam. Tas nav par to, cik daudz dienas nedēļā mēs esam draudzē. Tas pat nav par to, vai mēs kalpojam. Tas pat nav par to, vai mēs mīlam. Tas ir par to, vai mēs mīlam Jēzu. Tas ir tas mūsu mērķis. Jo dzīves beigās tā nebūs tā atskaita, cik daudz mēs izdarījām. Cik mēs izlasījām, cik daudz lūdzām, cik daudz reizes bijām draudzē. Tas jautājums ir, vai mēs mīlējām Jēzu. Un, protams, ja atbilde būs, jā, mēs mīlējām Jēzu, bet nelasījām, nelūdzām, nebijām draudzē, nebijām kopienā, nekalpojām cilvēkiem, tad kaut kas tajā pašā atbildē jā, nav pareizs. Bet pamatā tas jautājums ir, vai tu mani mīli? Tas pats, ko Jēzus jautāja Pēterim. Un tas ir tas mūsu mērķis nonākt mūžībā. Nevis garīgi izskatīties pārākiem par citiem, kā farizēji to mēģināja darīt, bet nonākt tur. Un tas otrais jautājums, kāpēc? Kāpēc mums vispār ir jābūt šajā skrējienā? Tas nav, lai atrastu draugus, un ir forši atrast draugus. Tas nav, lai kļūtu par labāku cilvēku, un ir forši kļūt par labāku cilvēku. Tas pat nav par to, vai tu sajūti šo piedošanas sajūtu sevī, un ir ļoti brīnišķīgi un labi to sajust. Tas iemesls, kāpēc skriet, ir Jēzus. Un tas, ko viņš ir izdarījis. Lai pateiktu viņam milzīgu paldies. Ar savu dzīvi mēs nevaram izdarīt neko, lai no Dieva izpelnītos kādu labvēlību. Mēs nevaram izlasīt pietiekami daudz Bībeles, mēs nevaram pietiekami daudz lūgt. Mēs nevaram pietiekami daudz apmeklēt draudzi, lai saņemtu no Dieva labvēlību. Mēs varam tikai un vienīgi atbildēt viņa labestībai, atbildēt Dieva labestībai, kuru mēs saņemam caur krustu, un tādēļ darīt šīs lietas, tādēļ darīt šīs disciplīnas. Dienu no dienas pasakot un parādot Dievam, paldies, tu esi bijis tik labs, tu esi bijis tik mīlošs. Un es nelasīšu, lai tev izpatiktu, bet tādēļ, ka jau tu esi bijis tik labs pret mani, tādēļ es lasīšu un tādēļ es lūgšu.
Ir kādas līdzības, kuras mums patīk vairāk un kuras mēs atceramies vairāk nekā citas līdzības. Tā mēs, piemēram, domājam līdzību par pazudušo dēlu. Tā ir, man liekas, vispopulārākā līdzība, kas ir Bībelē, kur tēvs atstāja mantojumu. Viens dēls izprasa mantojumu tēvam, viņš aizceļoja uz tālu zemi, iztērē visu naudu un viņš grib iet atpakaļ pie tēva, un tēvs viņam skrien pretī. Un īstenībā tajā stāstā mēs esam tie, kas ir aizgājuši tālu, ir izšķērduši savu tēva mantojumu, skrienam atpakaļ un tēvs ir tas, kurš šiem pretī. Ir līdzība par pazudušo avi, kā tēvs vai gans atstāja 99 avis, kas ir atrastas, lai ietu un meklētu to vienu, kas ir pazudusi. Un atkal, tie esam mēs, kas esam bijuši pazuduši. Tad ir līdzība par sējai, kur ir dažādas sēklas un kāda tiek iesēta un vispār neiedēsta saknes un nekad arī neizaug. Tad ir kādas, kas tiek ērši nomāktas, tad ir tādas, kas tiek vētru izrautas, un šīs līdzības mēs ļoti labi paturam prātā. Bet ir apmēram 40 līdzības, ko Jēzus teica. Un šajā vakarā man gribās jums atgādināt divas ļoti, ļoti skaistas līdzības, un tās Bībelē ir pateiktas tieši viena aiz otras. Debesu valstība ir līdzīga tīrumā apslāptai mantai, ko cilvēks atradis noslēpj un ar prieku iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas šo tīrumu un iegādājas līdz ar to šo mantu. Vēl debesu valstība ir līdzīga tirgotājam, kas meklē labas pērles. Atradis vienu ļoti vērtīgu. Viņš iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas to. Kā ir ar tevi un mani? Vai mēs redzam Dieva valstību kā šo vērtīgo pērli, kuras dēļ mēs esam gatavi pārdot visu, lai tikai iegūtu to, atstāt visu, lai tikai iegūtu to? Vai mēs skatāmies uz Dieva valstību kā pērli, kas ir aprakta zemē, un mēs atrodam to pērli, un tādēļ, ka viņa ir tajā zemē, mēs pārdodam visu, kas mums ir, lai to zemi iegūtu un to pērli iegūtu. Vai mums Dieva valstība, vai mums Jēzus Kristus ir tajā vērtībā, kā šajās līdzībās? Vai viņš vienkārši ir tāda, pērlīt, forši, prikols, ir labi, kur mēs atstājam novārtā. Jo mums ir citas pērlītes, mums patīk citas pērlītes, un tās ir ļoti labas pērlītes. Kā tu jūties šai skrējienā? Vai tev ir tieši tā, ka tu jūties saguris? Cik daudz par to vienu pērli var runāt? Es zinu labākas pērles, es zinu labākus ceļus, kurus iet. Es tā jūtos diezgan bieži, un varbūt reizēm liekas, jauniešu vadītājs, viņš jau darīs visas lietas pareizi un darīs pēc iespējas labāk. Ak, šausmas, nē. Cik daudz es neesmu izdarījis lietas briesmīgi, un cik daudz es neesmu bijis kā tas, kurš iet un pārdod savu mantu, lai iegūtu šo pērli, kas ir man visdārgākā pērle, tagad to sakot, bet nevienmēr apliecinās manā dzīvē. Man ir citas pērles, ko es bieži vien nolieku augstāk nekā šo pērli. Arī savu ģimeni. Es nolieku bieži vien mantu augstāk kā šo pērli. Es bieži vien nolieku savu ērtību augstāk kā šo pērli. Bet aizdītajā nedēļā mēs ar Emīļu ļoti daudz domājam, kā gudri pārvaldīt savas finanses, kas arī ir ļoti dievbijīga lieta, kā to darīt. Bet te, kad tu sāc tik ļoti satraukties par savām finansēm un kad tu kļūsti, man nāk slikts vārds prātā, jo ir tautā tiek lietots viens, bet kad tu bez mazai gribi iekrāt jebkuru centiņu un tu mēģini tik ļoti tam maisam aizvilkt galus, ka tu arī aizmirsti, kā svētīt cilvēkus un kā arī novērtēt to, ko Dievs ir devis, tad tu zini, ka tu to mantu esi nolicis augstāk par to pērli, kas ir Dieva valstība. Ja mana sirds ir pieķērusies tai. Kā ir ar tevi? Vai tev nav kāda pērle, kura tev liekas vērtīgāk nekā šī Dieva valstības pērle? Vērtīgāk nekā pats Kristus? Un tas jautājums ir, ko lai dara? Kā lai nekad nepadodās? Kā lai nodzīvo to dzīvi tā, kā mēs esam aicināti dzīvot? Pielūdzot, slavējot, godinot un mīlot Dievu. Mēs varam atgriezties pie šī fragmenta vēstulē ebrejiem, kur viņš saka, apņēmības pilni skriesim sacīkstas, kas mums noliktas, uzlūkosim mūsu ticības aizsācēju un piepildītāju Jēzu. Un par to mēs jau domājām, tā ir mūsu atbildība skriet. Bet tā ir mūsu arī atbildība uzlūkot Jēzu un domāt par viņu. Un nākamajos 2 pantos autors vēl vairāk uzsver, cik svarīgi mums ir lūkoties uz Jēzu. Viņš saka, allaž domājiet par viņu, kas tik daudz naidīguma izcietis no grēciniekiem, lai jūs nenovārktu savās dvēselēs un nekļūtu nespēcīgi. Jūs vēl neesat līdz asinīm cīnījušies par grēku.
allaž domājiet viņu, lai jūs nekļūtu nespēcīgi. Un cik bieži vien mēs kļūstam nespēcīgi šajā ceļā pēc Dieva valstības. Un autors saka, mums ir jālūkojas uz viņu, lai mēs nekļūtu nespēcīgi. Un viņš saka, mēs neesam cīnījušies līdz asinīm pret grēku. Mēs to neesam darījuši. Mēs neesam samaksājuši sava grēka algu, bet ir kāds, kurš ir cīnījies to cīņu. Un tas ir Jēzus. Jēzus pie krusta. Tāpēc mēs varam domāt par lūkšanu, mēs varam domāt par Bībeles lasīšanu, mēs varam domāt par draudzi, mēs varam domāt par kalpošanu. Un mēs par tām domāsim nākamos 2 mēnešus, bet pirms mēs par to domājam, mums ir arī jāatcerās, uz ko mēs skrienam un kādēļ mēs skrienam. Un mēs skrienam pēc šīs tuvības ar Tēvu. Un mēs skrienam nevis tādēļ, lai viņam izpatiktu, bet lai viņam pateiktu milzīgu paldies, jo viņš jau savu darbu ir paveicis pie krusta. Tu nevari atrast Dievu lūkšanā, lasīšanā, draudzē, kalpošanā un visās pārējās lietās, par ko mēs domāsim, ja tu aizmirsti Jēzus krustu. Tikai pie krusta mēs varam atrast to mieru. Mieru ar Dievu, pēc kā mūsu sirds tik ļoti, ļoti salkst. Un bez šīs krusta atcerēšanās, tā ir vienkārši tukša lasīšana, tukša sarunāšanās ar kaut ko, kas varbūt kādā mirklī novedīs pie Dieva un atklāsies, bet nenozīmē neko daudz, jo mēs Dievu nepazīstam. Krusts bija, ir un būs tā vieta, kur kristieši varēs smelt spēku, jo citas vietas mums nav. Mēs varam pateikt paldies Dievam un mēģināt viņu iepazīt, pielūgt caur lūkšanu, caur rakstiem, bet spēka un izaugsmes vieta ir tikai un vienīgi krusts. Ko tev nozīmē Jēzus un viņa dzīve? Kas tev viņš ir? Vai viņš ir tā pērle, ko tu meklē, tā pērle, kas tev ir dārga, tā pērle, kuras dēļ tu esi gatavs visu pārdot? Vai, jā, ir labi. Tā kaut kur nodara. Ja tev Jēzus un viņa nāve neko nedod, tad arī šīs pārējās tēmas, par kurām mēs domāsim, kas ir ļoti labas tēmas, kā vairāk, īstāk, labāk lūgt, lasīt, apmeklēt draudzes, kalpot, labas tēmas, bet tās neko nedos, ja nepazīst Jēzu un nepazīst viņa krusta nāvi. Ir daudzi, kas šīs lietas dara, bet Jēzu nemīl. Ir daudz, kas šīs lietas dara, bet Kristu tiešām nepazīst un joprojām dzīvo salauztībā un bezcerībā. Man ļoti uzrunā viens citāts būtībā, bet 2 teikumi, ko mums izteica decembrī, un tie ir ļoti pamainījuši manu skrējienu ar Dievu. Es cenšos vairāk izkopt tā brutāli garīgās disciplīnas savā dzīvē, ko, es teikšu godīgi, es biju palaidies darīt pēdējos 4-5 gadus savā dzīvē. Kalpošana un viss bija. Bet tāds personīgs laiks ar Dievu un pateikšanās viņam par to, ko viņš ir darījis manā dzīvē, tā nebija. Un šie 2 teikumi ir šie, un es man liekas, varbūt ar kādiem no tiem esmu ar jums dalījies. Bet garīgās disciplīnas bez disciplīnas ieved garīgajā depresijā. Un garīgās disciplīnas bez fokusa ieved garīgajā depresijā. Disciplīna ir svarīga, un par to mums Bruno ļoti labi sākumā pastāstīja. Mums vajag šos ritmus. Kā mēs turpinām teikt paldies Dievam, kā mēs turpinām viņu godāt, slavēt un vienkārši brīnumaini veldzēties viņa varenībā. Mums to vajag. Bet mums vajag arī pareizo fokusu, jo arī bez fokusa mūsu garīgās disciplīnas mēs attapsimies garīgajā depresijā. Un līdz ar to, ja tu kādreiz paklūpi, ja tev kādreiz neizdodas kādas no šīm garīgajām disciplīnām, tas, kur tu vari atgriezties, ir pie krusta. Un krustā vajadzētu arī atrast to motivāciju tālāk iet un visu šīs disciplīnas piekopt. Ja tavā lūkšana dzīvē iet brīnišķīgi, un ja tavā lūkšana dzīvē iet pilnīgi draņķīgi, ir jālūkojas uz Jēzu un krustu. Ja tavā lasīšanā iet brīnišķīgi, un tavā lasīšanā iet pilnīgi draņķīgi, ir jālūkojas uz krustu. Ja tu apmeklē draudzi ļoti regulāri un esi iesaistīts visur, un ja tu neapmeklē draudzi un neesi nekur iesaistīts, jālūkojas uz krustu. Tā ir vieta, kur mēs atrodam spēku. Un tikai caur krustu.
mēs varam atrast un piepildīt mūsu dzīves jēgu. Un ja jūs atceraties, ko es sākumā minēju, tā ir pielūgt, slavēt, godināt un mīlēt Dievu. No tām izriet daudzas citas lietas, par kurām mēs runāsim nākamos 2 mēnešus. Bet tas ir tas pamats. Pielūgt, slavēt, godināt un mīlēt Dievu. Un noslēdz gribu ar kādu rakstvietu. Jo šis ir mūsu dzīves mērķis, tas ir tas, ko mēs darām. Bet ir iemesls. Mēs to nedarīsim tikai šeit, kādus 60, 70 gadus. Mēs to darīsim visu mūžību. Un kādiem no tā ir bail? Kā mēs varēsim visu mūžību pielūgt, slavēt, godināt un mīlēt Dievu? Bet Atklāsmes grāmatā ir rakstīts tā, 5. nodaļā. Es ieraudzīju un dzirdēju daudzu eņģeļu balsis visapkārt tronim un dzīvajām būtnēm un vecajiem, un to skaits bija 1000 un miriādas. Un viņi sauca varanā balsī: nokautais jērs ir cienīgs saņemt varenību, bagātību, gudrību un spēku, godu un slavu un cildinājumu. Un es dzirdēju ikvienu radību debesīs un virs zemes un zem saules un jūrā un visu, kas vien tur ir sakām, lai augsti teikts, lai gods un godība un vara tam, kas sēž tronī, un ģēram mūžu mūžos. Un 4 dzīvās būtnes teica Āmen. Un vecajie krita pie zemes un pielūdza. Mēs ticam, ka šī ir Jāņa atklāsme par to, kas nāks. Tātad savā ziņā arī mēs esam tajā attēlā. Ja mēs mīlam Jēzu, arī mēs esam tajā attēlā. Visa radība pielūgs Dievu. Un tāpēc viss, ko mēs varam šajā dzīvē darīt, ir iesildīties. Iesildīt savu balsi, iesildīt savas rokas, iesildīt savu sirdi. Viss, ko mēs varam, ir gatavoties tam. Es aicinu, ka mēs varam pielūgt, un tad būs mazās grupiņas. Debes Tēvs, paldies Tev par šo laiku kopā. Paldies par to, ka mēs varēsim 2 mēnešus domāt par to, kā pateikt Tev paldies par to, ka Tu esi bijis tik laipns pret mums. Tēvs, es lūdzu, ka pirms mēs domājam par disciplīnām, un pat kamēr mēs domājam par disciplīnām, un laikam jau arī pēc mēs domājam par disciplīnām, mēs varam vienmēr lūkoties uz Tevi un uz to, kā Tu esi mūs mīlējis. Uz to, kā Tava mīlestība varani apliecinās caur krustu. Caur to, kā Tu sūti Jēzu samaksāt to algu, kuru mēs nevaram samaksāt. Vai mēs varam samaksāt, bet Tu negribēji redzēt, lai mēs to maksājam, un tādēļ sūtīji viņu. Tēvs, mēs pateicamies par Jēzu un pateicamies par to, ka Tu viņu sūtīji un tādā veidā mūs tik ļoti mīlēji, ka vien ticot uz viņu, mēs varam saņemt apsolījumu, ka būsim mūžībā ar Tevi. Tēvs, lūdzu, lai Jēzus un viņa krusta nāve vienmēr paliek mūsu prātos, un lai kā mums dzīvē ir, vai mums iet varani un labi, vai mums iet patiešām briesmīgi un drausmīgi, ka mēs varam palūkoties uz to un katru reizi atcerēties, cik ļoti Tu mūs esi mīlējis un cik varans un labs Tēvs Tu mums esi bijis. Un Tēvs, lai visas disciplīnas un viss, ko mēs jebkad daram, visi labie darbi, lai tie nav darīti pašmērķīgi, lai tie nav darīti, lai izrādītos kādam, vai kā mēģinājums izpatikt Tev, bet pateikt Tev milzīgu un parādīt Tev milzīgu paldies. Tēvs, māci mums godāt Tevi katru dienu. Māci mums pateikt šos paldies. Būt uzticamiem savās ikdienās, savās skolās, tad, kad esam ar kristiešiem, tad, kad neesam, tad, kad ir labi un tad, kad nav labi. Mēs gribam, lai katra mūsu elpa, lai katra mūsu diena ir nodzīvota Tev par godu. Bet mēs to nespējam nelūkojoties uz Kristu. Tāpēc turi un palīdzi mums viņu turēt mūsu prātos katru dienu. To es lūdzu viņa vārdā. Āmen.